Nu, es par sevi teikšu, es nezinu, kā pārējie, kā citi. Nav tur īstenībā nekādu problēmu, absolūti. Tāpēc, ka meitenes, kuras fotografēs manis, viņi zina, pilnīgi noteikti zina, ka rezultāts būs ļoti labs, un viņi par to ir pārliecināti. Un tāpēc viņi arī viss piekrīt. Un ļoti reti, kad kāds teica, nē, tā es nefotografēšos. Vēl visiem ir viegli, tāpēc, ka es pats esmu diezgan jauns. Tas meitenes arī ir jaunas. Un tā, ka nav tāda liela gadu starpība, tāpēc arī ir viegli. Procesā, kad meitene plika, lai viņai būtu vieglāk, ir ļoti labi, kad arī fotografs ir pliks. Nē, tas ir joks. Tā, fotografam, kurš grib sākt fotografēt plikas meitenes un plikas slavenības, pirmkārt, kas viņam ir vajadzīgs, tas ir, lai viņam būtu forši labi darbi, ko parādīt meitenēm. Jo, ja viņam tāda darba nav, viņš var tur stāstīt da jebko. Bet galvenais parādīt savus foršus darbus, un tad meitene sapratīs, ka jā, viņš ir krūts, es labprāt fotografēšos pie viņa. Par naudu, tas atkarīgs no tā, kas tas par projektu. Ja tā ir kaut kāda privāta fotosesija, tad, protams, meitenes par to maksā. Ja tas ir komerciālais projekts, tad, protams, mēs maksājam modelī. Tur ir tā, kas ir klients. Ja modelī ir klienta, tad viņa maksā. Apģērbtie visi fotografējas ar lielu prieku un nekādu sarežģījumu nav. Bet, kad ir reklāmas, kur ir plikas meitenes, tad visi grib par to labu naudu saņemt. Varētu būt no 100 līdz 300 par tādu diezgan īsu fotosesiju. Jo tas ir kaut kāds liels projekts, kurš aizņem tur visu dienu, un pēc tam tā bilde būs daudz, kur būs, tur outdooros, presē, tad tur summas varētu būt līdz 600 latiem. Ja, protams, tas nav porno vai kaut kas tāds.